Labdien, es esmu Kaita Kompus un braucu Suzuki komandā Igaunijā. Labākie sasniegumi man ir 2010. gadā 3. vieta. Šogad ar tehniku tik labi negāja. Igaunijā sasniedzu 6. vietu, bet Vācijā tikai 12. vietu. Šodien uz video rādīsim, kā ir pareizi jābrauc un kā ir nepareizi. Pirms braukšanas jāpārbauda mašīna. Jāskatās, lai būtu visas skrūves aizskrūvētas, riteņi kārtīgi aizskrūvēti ciet. Jāpārbauda sajūgs, bremzes, lai nekas aizmugurē nebūtu vaļā. Un noslāpotājiem jābūt pievienotām. Lai nekas nekustēties un tas noslāpotams, lai būtu viss kārtībā. Pirms braukšanas aizsargiem jābūt klāt. Galvenais ir ķivera un kakla aizsargs, zābaki un arī veste. Pirms braukšanas nedrīkst aizmirst noslāpinātāju. To vajag tāpēc, ja notiek avārija, tad motocikls nelidos cilvēkos. Pirms braukšanas jāpārbauda gaisa filtru un kārtībā, un bākai jābūt pilnai. Tagad pārbaudīsim noslāpinātāju. Nu redz, viss kārtībā. Tagad var braukt. Ja startā ir priekšā 15, tad pagatavošai startam. Jāpārskata, lai viss būtu kārtībā, un ja priekšā ir 5, tad lieku pārraidi iekšā un ņemu starta pozīciju. Ja esmu pāri par starta bomu, tad ar ķermeni jāiet uz aizmuguru, lai pirmie riteņi celtos mazliet uz augšu. Pirms starta vajadzētu pārskatīties starta vietu, lai tur nebūtu vagas un vaļējs smilts. Vienmēr pirms starta jāņem iekšā, tad būs labs starts. Vienmēr pie boma 5 minūtes. Vienmēr braucat pagriezienā. Tā bija pareizi, bet tagad ir nepareizi. Vienmēr, ja braucāt pagriezienā, iekšā bremzējiet mazliet, bet tik vēl, cik iespējams, un ņemiet tādu pozīciju, ja jūs izbrauciet no pagrieziena, tad dodiet gāzi klāt. Tā kā no starta. Gāzi jālaiž ātri vaļā, lai varētu ātri dabūt rokā kārtīgu ātrumu. Ja pagriezieni ir uz šo... Peale pidurduskohagi niimoodi gaas põhja, et saaks seal tünnist ilusti välja tulla, et masin vastu tünni visiks. Ja pagriezieni ir uz šo pusi, tad nedrīkst palikt sēdeklī un nedrīkst likties arī uz šo pusi. Tas ir smagums uz vienu pusi un motocikls var apgāzoties, un tad notiek šausmīgas traumas. Ja pagrieziens ir ar cietu pamatu un mašīna ir arī ar sajūgu, tad pirksts jātur visu laiku uz sajūgu. Ja mašīna slidēs uz vienu pusi, tad ar sajūgu var viņus regulēt. Ja gribētu dabūt vienu pusi uz sāniem, tad bremzēt ar priekšējām bremzēm un mašīna sāks slidēt. Tā kā jūs pašlaik redzat. Bet tas ir atkal nepareizi.
Lēcieni ir mums divi veidojumi. Te ir gari lēcieni un strauji lēcieni. Garie lēcieni, garos lēcienos ejam virsū ar pilnu gāzi līdz kalna galam, bet jāskatās, lai mašīna nebūtu pirmais gals augšā. Vai arī par zemu nedrīkst būt. Un ja jūs lecat, tad priekšgala varat vai nu ar priekšējām bremzēm vai pakaļējām bremzēm regulēt. No sākuma jauniem braucējiem ieteicu bremzēt tikai ar pirmajām bremzēm. Kad sākat piezemināties, tad, piemēram, galam jābūt apmēram 10 cm augstumā, augstāk kā pakaļējām galam, lai nesasistu rokas. Pirms piezeminēšanās grieziet spēku klāt, lai nekrīst ar ķermeni uz ragiem. Otri strauji lēcieni, kur laižam gāzi vaļā, un tad griežam par jaunu virsmu, lai mašīna strauji uzraujās gaisā. Pie piezemināšanas ir viss tāpat kā garos lēcienos. Te ir viļņi. Ja iebraucām viļņos, tad laižām uz acu mirkli gāzi vaļā un tūlīt griežam gāzi klāt. Kad vešanu aiz muguru, riteņi ceļās uz augšu un ar ķermeni ejam uz mugurpusi, bet gāzi nedrīkst atlaist. Ja gāzi atlaižam, tad inerts pazūd un variet uzskrist uz ragiem. Pamēģiniet meklēt gludu trajektoru un dodiet gāzi klāt. Un tā visu laiku, lai pirmie riteņi būtu augšā. Visu laiku uz viļņiem varat braukt tad. Tā var notikt. Ja ir lielāka viļņa, tad brauciet ar lielu ātrumu augšā un aizmugurēm riteņiem jāpaliek uz viļņu galu, lai gadors iebrauc smuki viļņos, un tad varam iet uz jauniem locekļiem. Braukšanas laika jāskatās visus laikus apmēram 10 metri uz priekšu, lai varētu īstajā laikā redzēt visus viļņus un bedres, kas ir priekšā notiek. Tā varam zināt, kādas pozīcijas jāņem iekšā braukšanas laikā. Nekad neskatieties priekšā uz ragiem. Citādāk jūs nevarat vienkārši reaģēt.